Šis virālais video ir izraisījis diskusiju par to, vai transpersonība patiešām ir garīga slimība, kas jāuztver ļoti, ļoti nopietni, vai arī tā ir pašpasludināta tiesība cilvēkiem, kuri jūtās ļoti nērti savā ķermenī. Es domāju, paskatīsimies šo video, un tad varēsim iedzināties šajā diskusijā. Kāda ir problēma? Kāpēc tu ļauj tiem bērniem ar to tikt cauri? Viņiem šeit nevajadzētu būt. Ja tu nesamazinās balsi, es tev uzlikšu roku dzelžus un aizvedīšu uz psihiatrisko iestādi. Samazini balsī. Pamēģini. Nogrieztu. Vai tu man draudi? Vai mēs varam dabūt vēl vienu vienību, lai tiktu galā ar Džeju Lī? Viņam ir nervu sabrukums. Vienkārši. Pasaki pareizo vietnieku vārdu. Ko tu teici? Doktors 351. Noliecies uz zemes tūlīt pat. Nē! Tūlīt tevi apsmidzinās. Nē, klusu! Noliecies uz zemes tūlīt pat. Atstāj mani mierā. Es varu ienākt tur iekšā. Atstāj mani mierā. Lūdzu. Labi, vai tu nomierināsies? Es gribu nomierināties. Nē, tagad ir pa vēlu. Tagad ir pa vēlu, viņa aizvedīs. Tu nevari to apturēt. Viņu ir paņēmuši. Es vienkārši gribu tikt prom no viņa. Viņš. Vienkārši saki, esmu 73. Lūdzu, ienāciet. Godīgi, puiši, mana sirds ir pilnīgi salauzta šī vīrieša vai sievietes vai kā nu tur dēļ. Sirds salauzta. Es zinu, ka politkorekti labējā kustībā būtu teikt, šis vīrietis ir traks, viņš to ir pelnījis. Viss, ko es tur redzu, ir kāds, kurš ir pilnīgi salauzts, tik ļoti salauzts, ka viņam patiesībā ir nervu sabrukums par to, kāds viņu uzrunā, un viņš nespēja kontrolēt savas emocijas. Un tas sāpina manu sirdi, jo šis cilvēks nav garīgi vesels, ne pēc apģērba, ne pēc rīcības, ne pēc domām. Tā ir briesmīga traģēdija redzēt, ka kāds tāds, kurš acīm redzami nav vesels, un es zinu, ka cilvēki labējā kustībā par to ņirgājas un izmanto to kā pierādījumu. Es nedomāju, ka tas ir pierādījums jebkam citam, izņemot to, ka šim cilvēkam tiešām ir nepieciešama nopietna palīdzība. Un tas ir necienīgi, ka tas, godīgi sakot, ir kļuvis par politisku pornogrāfiju, par veidu, kā pierādīt, ka transdzimtas jautājums ir problemātisks. Man ir daudz iebildumu pret transdzimtas kustību, īpaši attiecībā uz nepilngadīgajiem. Es domāju, ka tas ir pretīgi un tā ir traģēdija. Bet šim video vajadzētu salauzt ikviena sirdi, nevis sadusmot cilvēkus. Nesta mani. Viņš ir tik acīm redzami slims. Tik acīm redzami slims. Un mani kaitina tas, ka ir pieaugoša cilvēku kustība, vai arī ir bijusi kustība, kas domā, ka tu vari paskatīties uz šo un nodomāt. Zini ko? Jā, šī persona ir pelnījusi saņemt dzimuma maiņas operāciju un pieņemt ļoti svarīgs dzīves lēmums, kas būtībā noteiks visu viņa turpmāko dzīvi visos aspektos. Viņa spējas ģimenes dzīvē, darbā, sociālajā dzīvē un emocionālajā jomā. Skatīties uz šo un domāt, ka tam ir kāds sakars ar viņa dzimumu, nevis ar to, kas patiesībā notiek viņa galvā, ir neprāts. Paskatieties uz šo. Atstājiet mani mierā. Es varu ienākt tur. Lūdzu, atstājiet mani mierā. Labi, vai tu nomierināsies? Es gribu nomierināties. Nē, tagad ir pa vēlu. Viņu aizvedīs. Tu nevari apstāties. Apstājies. Viņu aizveda. Tas ir paņemts. Es vienkārši gribu tikt prom no viņa. Viņš. Apstājies! Tieši tāpat kā es. Es domāju, ko mēs kā sabiedrība esam izdarījuši, lai skatītos uz kādu, kurš acīm redzami ir tik garīgi slims, un liktu viņam ticēt, ka viņa neprāts ir īsts. Ka viņš var kliegt uz policisti, ka viņam vajadzētu viņu uzrunāt pareizajā dzimtē, jo viņa prasības ir tik svarīgas.
Vai tu saproti, cik traģiski un absurdi tas ir? Ka patiesībā tas nav jautājums par to, vai transdzimumisms ir garīga slimība. Fakts ir tāds, ka cilvēki, kuriem acīm redzami ir psihiskas problēmas, tiek mudināti pieņemt neprātīgas lēmumus, un viņu vārdā tiek virzītas neprātīgas ideoloģijas. Un viņi satraucās, jo viņiem acīm redzami nav garīgo spēju tikt galā ar visu, kas viņiem tiek uzspiests. Un šis ir rezultāts sabiedrībai, kas domā, ka dara labu un ir laipna, pareizi uzrunājot šos cilvēkus, kad patiesībā šiem cilvēkiem ir vajadzīga īsta palīdzība. Saki, es esmu! Lūdzu, ienāciet, piesargiet galvu. Derry! Cilvēki visur apsveic policistu par to, ka viņš šo situāciju risināja ar cieņu. Viņš neizmanto pareizo dzimti, bet es nedomāju, ka šajā konkrētajā gadījumā tas ir nepieciešams. Bet atkal, es neredzu šeit nekādu pieķērā momentu. Šis video mani pilnīgi salauž sirdi. Es domāju, tagad tam ir 15 miljoni skatījumu. 15 miljoni skatījumu, kur cilvēkam tiešsaistē ir nervu sabrukums. Un atkat, es patiesi uzskatu, ka transpersonu kustība ir viena no pretīgākajām, riebīgākajām kustībām. Nevis tāpēc, ka cilvēkiem ir vajadzība just, ka viņi neiedarās savā ķermenī. Tas nav tas, kas mani atbaida, bet gan tas, ka tā tik acīm redzami ir kļuvusi par politisku, ļaunprātīgu sistēmu, kas izmanto cilvēkus, kuriem nav labi, un piespiež viņus pieņemt dzīvi mainošus lēmumus, lai iegūtu politiskus punktus. Manuprāt, tā ir visaugstākā līmeņa ļaunprātīga izmantošana no politiskās kustības puses. Tam nav pilnīgi nekāda sakara ar diskusiju par to, vai vecāka gadagājuma cilvēkam, kurš uzskata, ka atrodas nepareizā ķermenī, vajadzētu būt iespējai to mainīt. Lai gan personīgi es nedomāju, ka tas ir pareizi, es zinu, ka ja man būtu iespēja mainīt savu ķermeni, lai tas būtu tievāks, garāks vai citādāks, es ideālā gadījumā to vēlētos izdarīt, bet mans uzdevums ir strādāt ar sevi, lai dzīvotu saskaņā ar to, kas es esmu, un pieņemtu to. Un es domāju, ka pašpieņemšana būtu daudz veselīgāka nekā censties izmantot operācijas, lai labotu kaut ko, kas acīm redzami ir tavās smadzenēs un tavās emocijās. Bet tas ir strīds citam laikam. Šīs video man metas nelabi. Es viņu apsmidzināšu. Nē, lūdzu, nesmidzini! Nesaki viņš! Labi, es viņu apsmidzināšu. Ne, Dārito! Es apsmidzināšu. Es domāju, viņu arestē. Viņam ir nervu sabrukums. Un viņš saka, ka pirmais brīdis, kad viņš jūtās kaut cik pie pilna prāta, ir tad, kad kāds ir gatavs viņu uzrunāt viņu sieviešu dzimtē. Vai tas neliecina par sliktu psihisko stāvokli? Manuprāt, es nezinu, vai ir vēl spilgtāks slikta psihiskā stāvokļa piemērs. Es domāju, te ir šī puiša bilde. Vai viņš izskatās vesels? Vai tev tā šķiet? Šī ir viņa policijas fotogrāfija. Starp citu, šī puiša vārds ir Džeks Viks. Viņš ir no Centrāla Floridas Universitātes. Viņš ir trans students un kļuva populārs internetā ar nekontrolētu dusmu lēkmi, kad policija viņu uzrunāja nepareizā dzimtē. Tas tiešām bija dusmu uzplūds, bet es nezinu, vai es viņu par to vainoju. Patiesībā es domāju, ka es vainoju sabiedrību, kas ir ļāvusi kādam, kurš acīm redzami nav vesels, tikt slavētam par savu neveselību. Ja es būtu skolā un kāds ienākt izskatoties šādi, es nevēlētos saukt medmāsas. Es gribētu pārliecināties, vai ar viņiem viss ir kārtībā, jo man šķist, ka ar viņiem tiešām nav viss kārtībā. Bet mūsdienās tas nozīmē, ka tu esi problēma. Tas nozīmē, ka tu esi transfobisks. Tas nozīmē, ka tu nosauc kaut ko, kas ir politiska kustība. Tas nozīmē, ka tu esi rasists. Un tur man rodās problēma ar to. Šeit mēs skatāmies uz slimu vīrieti, kurš ir pilnīgi sagrauts. Un tam vajadzētu salauzt arī mūsu sirds. Mums vajadzētu uz to paskatīties un padomāt, kā mēs varam palīdzēt šim vīrietim. Nevis kā mēs varam viņu izmantot politiskam labumam. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.